Liepājā liels notikums. Es domāju, ka sporta ļaudis jo īpaši šo mirkli atcerēsies, jo nereti, ne bieži ir Latvijā filmas par sportu un par tādiem zīmīgiem Latvijas notikumiem. Un šodien sadarbojoties Sapņu komanda 1935 un Liepājas pašvaldība ir radīja iespēju Liepājas sportistiem, aktīviem bijušiem un visādā ziņā ar sportu saistītiem cilvēkiem šo filmu nostīties kopā. Nedaudz arī filmas sākumā bija pat radošā komanda ar Andreju Ēķi priekšgalā, kur arī cilvēkiem izstāstīja nedaudz no filmas tapšanas. Bet jā, man liels prieks, un es domāju, ka arī visiem pārējiem bija šo filmu redzēt un izbaudīt šīs emocijas. Es domāju, ka sportistiem viņas noteikti nav svešas. Un jo īpaši noteikti arī sajūt šo filmu noskatoties un atceroties, kā tas ir pašiem, kad komanda vai kāds pats uzvar, kādas tās ir emocijas, kāds tev sagaida mājās un tā tālāk. Tā kā liels prieks un paldies visiem, kas bija atnākuši šodien. Paldies Liepājai un šiem organizatoriem, kas šo visu organizēja, kad mēs visu moto komandu varējām ierasties, šo lielisko filmu šeit skatīties, redzēt kopā. Un es pats jau vienreiz biju redzējis, jo tik ļoti to gribēju redzēt, jo tieši tāpēc, ka tā ir par sportu. Un šeit atkārtot redzēt tik daudz jaunu atkal iespaidu, ko pirmajā reizē nebija pamanījis. Un es patiesi domāju, ka turpmāk vēl kādu reizi noskatīšos, jo tik ļoti iedvesmojoša tieši par dzīvi, par sportu un ar šo pozitīvismu, ar šo mācību dzīvē, kā viss var sasniegt. Un tikai iet uz priekšu, kā patiesi prieks, un pat praktiski jebkurām Latvijas iedzīvotājiem to novēlu redzēt un no tā iegūt ko jaunu. Tā kā patiesi laba filma, un visvairāk gribētos pateikt arī lielu paldies šo filmu organizatoriem par šo ideju, un arī, protams, šī pirmajai basketbola komandai, kas kādreiz šo uzvaru ir izcīnījuši. Un tiešām liels prieks par tādu notikumu Latvijā, un gribētos, lai šie filmu veidotāji, ja šeit šis cikls ir tik labi uzsācies, un šī tik labas atsauksmes ir par šo filmu, un tā tik labi izdevusies, varbūt turpmāk ik pa 5 gadiem vai ik pa kaut kādu laika periodu varētu izveidot vēl par kādu citu sporta veidu vai par kādu notikumu, kaut vai par teātri vai par kino vispār. Vai vienalga, ir daudz sporta veidi un ko tādu parādīt, kas šo pozitīvismu un vēlmu, ka var izpildīt tik lielas un labas lietas. Kaut kas līdzīgs abi tie metieni, tie soda metieni, tas vai ir ne? pareizi. Jā. Un arī tas... gadījumā ne bumbu nenosita nekad. Nē, bloku jau nebija tajā laikā. Tā kā teica, Valdmans atbrauc no Austrālijas pirmo reizi ar abām rokām. Jā, tas bija brīnums, jā. Tas bija brīnojām, jā. Un tas, ka Valdmans, taču Melderis un vēl viens neatceros, kurš viņi taču bija Amerikā pirms. Jā, ka tie vingrinājumi, kas tur bija, un tā konservatorija zāle, man tā saistās ar tādām atmiņām, par cik es tur institūta laikā tur trenējos, un visi šitie vingrinājumi, tie visi bija man treneri. Jā, viņi bija vēlāk laika. Jā. Un viss, un tie, kad mēs jau pa vingrošanas soli tur driblējam un darījamies un viss, tas viss. Mēs esam profesionāli, mums pārējai publikai patīk. Bet man arī patīk. Mēs kritizējam. Nē, es pat nekritizēju. Es esmu sajūsmā par to filmu. Man viņa ļoti patīk. Ka viņa vispār notiek. Jā, ka viņa tāda notiek, jo tas notikums tiešām ir vienreizējs. Un basketbola sabiedrībai tas vispār ir pasaules mēroga notikums, un to mums neviens nevar atņemt. Tas ir tas pats galvenais, ka neviens mums nevar atņemt pirmo Eiropas čempionu. Neviens. Un tas ir pats galvenais manā skatījumā. Tā ir vēsture un viss. Un uz priekšu. Un kādreiz mums būs vēl kāds čempions un viss. Ja nebūs vīriem, tad būs meitenēm.